Labdien visiem vēlreiz. Es īsi, jo vienkārši būs vēl viena trešā garā tāda monotonā saruna, tad būs varbūt neaizmīgi. Bet, jo viņai būs 20 minūtes, tas būs gari. Jo kas ir, ko mēs palūdzām cienījamo doktoranti, ir sagatavot varbūt tādu īsu ievadu no viņas doktora pētījuma par Raini ietekmi, kā tev precīzi šos Rainis un Havels, man šobrīd vispār divas aktuālas lietas, tev vienlaicīgi tajā tava pētījumā ir. Tas ir viens, bet, jo es gribētu, lai mēs uz to diskusiju, uz to prezentāciju paraugamies, gan izvērt tādu skatu punktu, kas ir tas, ko mēs no tā šodien varam paņemt. Tas, ko es rakstīju tajā relīzē un arī uzrunā, ka, manuprāt, latvieši ir, zinām, ārā ir ar savu tādu, savulaik man pret to bija pat replika, tādu nekrofīlijas elementiem, ka mēs vairāk pildzam kapus nekā dzīvos. Visdrīzāk, ka starp dzīvajiem, tas, ko arī pats Rainis, kas varbūt ir par to runājis, ka starp dzīvajiem mēs atradīsim tagad kādu pravieti, par kur mēs varēsim vienoties. Un šobrīd ir acīm redzams trūkums jebkuram tādam vienojošam ideoloģijas un arī cilvēciskam faktoram. Un, manuprāt, ja mēs uzturētu diskusiju par Raini, gan izvēr regulāri, varbūt ar tādā līmenī, kā tagad mums aizpriekšā Ines, kā ievadu, bet varbūt pēc tam atsevišķi segmentē viņu kaut kādām atsevišķām tēmām, izglītība, starpnāciju jautājumi, politiskā, tas, ko tur tagad mēs tur dzirdēsim, manuprāt, visam no tiem 4 blokiem par katru viņai varētu būt atsevišķa diskusija nākošajā. Man bija doma tāda, ka šogad vienkārši jāizpilda pienākums pret šo gadu, tāpēc arī varbūt ir tas, kāpēc mēs darām šobrīd, jo, manuprāt, tieši šobrīd, kad ir šis saspīlējums starpnacionālās attiecībās, ir ļoti svarīgi, lai mēs iedotu kaut kādu vektoru, kur varētu vismaz meklēt atrisinājumus. Jo šobrīd īstenībā ir bezceļš, jo, ja tagad tā paraugās apkārt, nav tā, ka mēs varam pasmelties, varam paņemt tādu, no tā trauku, jo tā trauka īstenībā ir ļoti ierobežots daudzums. Rainis viens no, es pat teiktu, vienīgais, manuprāt, kas ir palicis. Tāpēc ir tāds ievads pirms tās priekšlasījuma, tas nav kā tāda prezentācija par pētījumu, bet otrā, lai tas ir kā mudinājums, ko mēs no tā varam tālāk diskutēt.